Arnoldam Merī, kurš tiesāts par karu noziegumiem Igaunijā. Filmā intervēta arī Tatjana Ždanokas dombiedrs PCTVL kandidāts Eiroparlamenta vēlēšanās Giulieto Chiezo, ar PCTVL saistītais Jūrmālas deputāts Jānis Kuzins, arī Sergejs Malahovskis, kurš ir aktīvs PCTVL rīkoto akciju dalībnieks un Latvijā iznākošā laikraksta Vēstis Sevodņa žurnālisti, kuri piebalso autoru tekstiem par to, cik gan labi ir bijis padomju gados. Улучшаются и условия труда, и обслуживание людей. Радиозавод в Риге. В советские годы здесь располагались заводские корпуса с выкрашенными фасадами и вымытыми стеклами. На этой территории были даже парки с фонтанами и беседками для отдыха. И всюду бурлила жизнь. Padomju Savienība esot Latvijas ražošanas pamatlīdzekļos savulaik ieguldījusi līdz pat 95 miljardiem dolāru. Latvijas ekonomika izaugusi 80 reizes un līdzīgi tempi bijuši arī Lietuvā un Igaunijā. Bet beigās baltieši pateikuši, ka negrib padomju monstrus un visu iznīcinājuši, turklāt vēl izzaguši. Igaunijas Tautas frontes līderi Mārju Lauristīnu un Tēvzemes Savienības vadītājs ekspremjers Mārts Lārs gan cenšas atspēkot teikto, norādot, ka pēc PSRS sabrukuma baltieši objektīvi nevarēja uzturēt pie dzīvības padomju rūpniecības milžus, bet no latviešu puses gan skan tikai žēlabas. Вот здесь сравнение в 2005 году к 90 году нашей промышленности. Вот видите, сколько было в начале 90-х годов и что из этого осталось. И жалко, что мы потеряли. Многое ликвидировалось и уничтожалось из-за политических соображений. Мол, вот это все создали коммунисты, фермы построили коммунисты. Будто бы это железнодорожные конструкции виноваты в том, что их построили не те, а другие люди. Наш знаменитый ВЭФ исчезли вагоностроители, но он что-то там делает, но, я думаю, не особенно, да, вот исчезло очень много. Uz visiem laikiem pazaudēts esot arī milzīgais vefiešu ēdināšanas komplekss ar ēdnīcām, kafēnīcām, bāriem un bufetēm. Мы тут сегодня гости незваные, поэтому входить будем через окно. Вот так вот поднимаетесь вы по залитой светом лестнице и попадаете в огромный зал, в котором столики. Вот тут на 2000 человек была столовая. 2000 человек могли одновременно здесь прийти и пообедать. Нужно было подойти, вставить жетончик, а потом можно было пройтись вот так вот вдоль раздачи и смотреть, как тебе на поднос аккуратно выставляется тарелочка, на нее падает картофельное пюре, кладется котлетка. И, как ни странно, вкусное. Я очень боялся, что роботы приготовят не так. Вкусно это было. Savukārt bijušais PSRS čempions hokejists Helmuts Balderis sūdzas, ka neatkarīgajā Latvijā viņam nesot dotas pienācīgas iespējas izpausties politikā. Когда эти все партии делаются, сначала там привлекают знаменитых людей, спортсменов, чтобы прикрыться, а потом тебя так спокойненько отодвигают. Tālāk secināts, ka arī iestāšanās Eiropas Savienībā nes uz Baltijai tikai postu. Tautas partijas biedri Leiškalns un Pauls žēlojas, ka par Eiropas doto naudu pārāk stingri jāatskaitās, bet Latvijas zemnieki neprotot saimniekot. Autoru intervētais vēsturnieks atzīst, ka Latvija un Igaunija vispār nemaz nevarot uzskatīt par īstām valstīm, bet bijušais Padomju Savienības valdības vadītājs konstatē, ka viņam savulaik bijusi taisnība, sakot, ka ārpus PSRS Baltija nespēs pastāvēt. Я говорил, что вы делаете непоправимое. Вы хотите отделиться, но ваше производство, которое были созданы во время советской власти, оно просто-напросто pagibnīt. А что, я оказался неправ, что ли? Filmas kopējo nostalģisko noti par padomju kopdzīvi lielā mērā var uzskatīt arī par oficiālo Kremļa nostāju, ņemot vērā, ka filmas veidotāji ir atzinuši, ka tās tapšanā ļoti esot palīdzējusi Krievijas ārlietu ministrija. Vilšanās, nožēla, pārsteigums un dusmas. Cilvēki, kas snieguši savus komentārus šīs filmas veidotājiem, tagad to nožēlo. Daži prāt, filma ir pēc Gebelsa metodēm gatavota propaganda. Citi to sauc pat par Kremļa organizētu provokāciju. Ar rezultātu nav apmierināts gandrīz neviens no aptaujātajiem, kas filmu redzējuši. Filmas galvenos varoņus uzrunāja Jānis Spūpols. Filmu Baltija, kādas okupācijas vēsture, veidoja Krievijas radošā apvienība Trešā Roma.
kas jau iepriekš radījusi filmu par Baltijas valstīm – Nacisms Baltijas gaumē. Režisors Boris Čertovs krievu lasītājiem stāsta, ka filmas uzņemšanas laikā brigāde esot izsakojuši drošībniekiem līdzīgi ļaudis. Filmas veidotāji izsaka aizdomas, kas pēcdienest izjaukuši viņiem intervijas ar vairākiem sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Raimonds Pauls nav to cilvēku vidū. Viņš kā Krievijā vispazīstamākais Latvijas pilsonis, filmā redzams daudz. Komponists atzinīgi izsakās par padomju gadu iespējām kultūrā un mākslā. Tomēr, kā izrādās, maestro nav ticis informēts, ka viņa teikto izmantos filmā. Filmas veidotāji viņi esot uzrunājuši Saeimas kuluāros, un Pauls tiem godprātīgi esot stāstījis par savām jaunības dienām Padomju Savienībā. Ekonomists Raita Karnīte saka, no saviem vārdiem atteikties nevaru, tomēr filmā attēlotais nav gluži tas, ko vēlējos paust. Jā, jūs varat forši man parādījuši, tad skandāls būs labi. Filma, protams, ir tendencioza, neapšaubām, un bez šaubām katram ekspertam var gadīties tā laime iekļūt šādā filmā gandrīz vai kā galvenam varonim. Filmas veidotājiem Karnīte esot centusies teikt, ka šobrīd Latvijai daudz palīdz Eiropas Savienība, un pēc Padomju Savienības sabrukuma daudz kas uzcelts pašu spēkiem. Tomēr tas palicis ārpus kadra. Es teicu, ka tas rajons, Liepājas rajons, kur es agrāk strādāju, viens pats pienu, gaļu un citu lauksaimniecības produkciju saražoja vairāk nekā 2 Krievijas apgabali. Tas filmas veidotājs neinteresēja. Filmā no Čepāņa teiktā iekļaus tikai viedoklis par nepareizi veikto privatizāciju. Arī Čepā neviens nebrīdināja, ka viņi teikto izmantos filmā. Vīri atbrauc uz Latviju, lai uztaisītu politiska pasūtījuma filmu, un to viņi arī izdarīja. Latvijas hokeja leģenda, Rīgas Dinamo un Maskavas CSKA uzbrucējs Helmuts Balderis filmā ir viens no ekspertiem par Baltijas valstu pašreizējo politisko stāvokli. Filmā viņš ar ironiju atceras, kā partija Latvijas ceļš viņu izmantojas kā izkārtni, lai iekļūtu Rīgas domē. Pēc tam viņš tai vairs nav bijis nepieciešams. Balderis arī kritizē pie varas esošo politiķu bezatbildību tautas priekšā. Tomēr ieraugot, kā viņa teiktais iekļauts filmā, sportistam ir sarūktinājums. Te jau viņiem jau neinteresē, kas pie mums notiek. Es tā varu saprast, tagad pēc šitā te, tu jau var teikt, ko gribi. Но прикармливали по-разному. Никогда молдаван бедных так не прикармливали, как каких-нибудь ничего не производящих и не добывающих останцев. Jā, fīgi, tur viss tikai kačai uz turienu, visu paiku. Varbūt naudu izdalīt, to es nezinu, bet paika jau arī visu turienu gāja. Jā, ko zemnieks ir. Nu, jā, nu. Manā skatījumā ļoti tukšs. Райский уголок на побережье Рижского залива. Сегодня от всего этого остались только воспоминания. Это был санаторий. Был санаторий, построен в конце 80-х годов. Он работал, назывался как корпус Кемери. Тут были внутри номера, тут были диваны, были кресла, были телевизоры. Все это, просто все это, ну тут все, люди, все разговоры. Jūrmālas domas deputāts, PCT vēl atbalstītājs Jānis Kuzins filmā runā par 1991. gadu. Kuzinam laikā, par kuru viņš spriež, bija 8 gadi. Pats atcerieties, kā tur bija toreiz? Es biju diezgan mazs, bet es atceros, kad bija ļoti daudz turistu un bija turisti, arī ķemeros bija turisti. Kuzins ir Latvijas antifašistu komitejas loceklis. Šī komiteja ik gadus organizē protestu 16. martā un rīko 9. māja atceres dienas pie uzvaras pieminekļa Pārdaugavā. Antifašistu komitejā ir arī viens no filmas veidotājiem – žurnālists Sergejs Malahovskis. Malahovskis uzskata, ka Krievijā dzīvojošiem iedzīvotājiem ir pārāk rožains priekšstats par Baltijas valstīm. Tādēļ viņš uzskatīs par savu pienākumu to sagraut. Они там в Москве, по-моему, плохо понимают, что у нас происходит. Они до сих пор были уверены, что у нас работает завод ВЭФ, что у нас в Юрмале до сих пор курорт, чуть ли теперь уже не всеевропейского значения. И он был потрясен тем, что увидел. Он попросил свозить его вот на какое-нибудь известное предприятие. ВЭФ, РАФ, радиотехнику. Я сказал, ВЭФа нет, РАФа нет, радиотехники нет. Как нет? Он не поверил. Вот пришлось его везти туда и показывать буквально на пальцах. Es tagad pulka labāk dzīvoju nekā tai laikā. Kaut gan arī toreiz nevarēju sūdzēties, ka man slikti gāja. Nē,
bet tagad es dzīvoju labāk. Protams, jāpiekrīt, ka privatizācija bieži vien nenotika sabiedrības interesēs, un arī daudz rūpniecības uzņēmums bija iespējams saglābt. Tomēr filmā apzināti noklusēts, ka dzīves līmenis Baltijas valstīs šobrīd joprojām ir augstāks nekā Krievijā. Filmas veidotāji aizmirsuši arī pieminēt, ka, piemēram, konkursa Jaunais vilnis laikā Jūrmalā ierodas tikpat daudz Krievijas pilsoņu, cik padomju gados. Mēs ceram sagaidīt Latvijas ārlietu ministrijas reakciju, kuras rokās ir spēja atspēkot Krievijā tapušos apmelojumus un par notikušo pieprasīt paskaidrojums no mūsu kaimiņu valsts politiķiem, kuru uzraudzītajos televīzijas kanālos filma demonstrēta. Ar to šovakar arī atvadāmies. Piebildīsim tikai, ka būs nelielas izmaiņas TV3 programmā un tūdaļ redzēsiet filmu Rītausma. Lai jauka nākamā darba nedēļa. Labvakar!